Vladislavs Pauris ir viens no 21. gadsimta aktīvākajiem un savdabīgākajiem latviešu akvarelistiem. Savu profesionālo varēšanu gleznotājs apliecina ar saviem darbiem, kuros harmoniskās krāsās un smalkās līnijās ietverti skaistie Latgales dabas skati. Šos darbus tagad var aplūkot arī Latgales kultūrvēstures muzeja izstāžu namā. Šī izstāde man ir veltīta mūsu pilsētai, mūsu novadam, mūsu skaistiem ļaudīm, arī mūsu Latvijai. Ja. Es arī gribētu veltīt šo izstādi arī mūsu ļaudīm, ja, saviem bijušiem, esošiem kolēģiem. Tā kā es gribētu tās krāsas veltīt mums visiem. Vladislavs Pauris glezno ne tikai dabas ainavas, bet arī klusās dabas un dažādas figūras. Jāpiebilst, ka izstādē ir redzamas vairāk nekā 30 Paura kunga gleznas. Šī izstāde man jau ir sen ieplānota, tā ir man tāda kā jubilejas izstāde. Te ir daudz dažādu darbu, jā, tie ir gan pēdējo gadu darbi, gan arī drusku vecāku gadu darbi. Jā, tā ir tāda reprezentatīva izstāde. Es pārsvarā strādāju akvareļtehnikā un pašlaik pēdējos gadus iesāku arī strādāt arī pasteļtehnikā. 23. maijā mākslinieks svinēja savu 65. dzimšanas dienu, un ar mākslu Paura kungs nodarbojas apmēram 40 gadus, iemantojot daudzu cilvēku cieņu. Izstādes apmeklētāji izstādes autoram veltīja sirsnīgus vārdus. Tas papīrs arī mūžīgs, viņš arī pārdzīvo. Ir mājas, ir laikus, un tāpat arī būs jau vajadzība atkal ir muzejiem, ir kolekcijām, visam kaut kam. Un tas ir brīnišķīgi, un kā, teiksim, te šī akvareļas skola ir tāda izveidojusies. Tas ir, to jūt cauri gan filiālei, vai ne? To jūt cauri mākslas skolā, jo mēs varam lepoties ar to, ka mums ir lūk šī Reizeknes glezniecības skola, šis Reizeknes akvarelis, kas ir vērtība pati par sevi. Mēs ar mākslinieku Paura kungu esam mākslā pazīstami jau ilgus gadus, un es domāju, ka viņš ir viens no tiem māksliniekiem, kas, manuprāt, to Latgales ainavu attēlo vissiltāk, vissirsnīgāk un vispatiesāk. Jāteic, ka arī gleznotāja ikdienas darbs Reizeknes augstskolā ir saistīts ar mākslu, jo viņš dizaina un amatniecības katedras studentiem pasniedz vizuālo mākslu un gleznošanu. Prieku par savu pasniedzēju panākumiem un labo sirdi neslēpj arī Vladislava Paura studente Zaiga, kura parūpējās par izstādes muzikālo daļu. Īstenībā man, piemēram, kā pasniedzējs, viņš ļoti patīk tieši tāpēc, ka viņam ļoti laba humora izjūta. Viņam ir ļoti viegli strādāt, pat ja kādreiz mēs nobastojam kādu lekciju, viņš par to nedusmojas, bet tieši smudina, stimulē darboties un mācīties, un mēs ļoti daudz no viņa tiešām mācāmies. Viņš ir tiešām ļoti fantastisks pasniedzējs. Mākslinieks ir aktīvs vietējo un starptautisko mākslas plenēru dalībnieks. Izstādēs viņš piedalās kopš 1976. gada. Šajā laikā izveidojot 7 personāla izstādes gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām.